Pamēģini aiznest domu tiem, kas dzer un nodzerās, ka ir iespējams tomēr arī citādāk dzīvot. Lielākā daļa domā, ka es esmu debils. Katrs secinājums izdarīs pats sev. Mēs bijām 3. Nāģa, meitene, kas nomira. Es ar viņu dzīvoju. Un Funds. Un Funds man bija tā kā dēls. No tā arī mūs sauc pa 3 draņķiem. Turējāmies kopā. Es pa Fundu rūpējos tā kā pa savu dēlu. Tā, mēs bijām vienā līmenī ar viņu. Visu laiku bijām kopā. Es vienkārši vecāks nedaudz biju. Un dzīves pieredzējušāks vairāk. Daudz ko kopā izdarījām. Gulējām visu kaut kur, gan vārtrūmēs, gan viesnīcās. Arī zakt gājām. No alkohola tagad dvēselē ir čūska, vienmēr mēģinās atkal atpakaļ atnākt. Diez vai viņš izturēs tā, es domāju, bet, malacis turās, kā vien var atbalstīt. Es ar jums vispār īsti negribēju neko kopīgu. Nepatīk man blogeri. Malači tomēr palīdzat. Esmu priecīgs par to. Ļoti priecājos par Fundu īstenībā. Bija tāda viena gruzīnu pasaka par vārnu. Mēs visu laiku viņu klausīties gribējām. Un bija pat tā, ka es vienreiz biju Ludzā, ar čomiem atpūtāmies kodām. Un es viņam zvanīju uz Rīgu un liku viņam, lai viņš pa telefonu lasa mums to pasaku. Gribēt jau ar visu kaut ko. Bet galvenais dzīvē ir veselība, lai būtu. Ja ir veselība, vispār jau var nopirkt naudu, principā. Un ar muļķībām nenodarbojās. Un no ceļa, lai nenoiet arī nost. Un uz augšu, lai iet, nekrīt lejā. Lejā jau visi var nokrist, grūti piecelties pēc tam. Un arī no pašas augšas ir viegli nogāzties lejā, bet apakaļ ej un tiec. Dzīvības eliksīrs. Labdien! Sveiki! Kā jūs te tā dzīvojat? Tā arī dzīvojam, kā redzi. Sen jau tā? Kamēr viss bija normāli. Tā kā tagad. 2 gadi kādi. Šitā māja 1803. gada. Viņi kā stāvēja tajā laikā. Tā arī šajā laikā stāv un stāvēs. Cik te īra maksā? Īra? Ir tāds vārds okupācija. Kaut kādā brīdī izlika mūs te ārā. Mēs nolēmām apakaļ ielīst. Ielīdām un tā arī dzīvojam. Pečka ir krāsns. Cik jūs tur cilvēki esat? Dāfiga daudz. Pat 10, pa 15 esam bijuši. Dzērstiņi, tusiņi, kas tik te nav bijis. Ko, parunājāmies? Kā jūs saukt? Laurentijs Pavlovičs Berija. Jūs kaut kur strādājat? Paspīdini te lukturīti. Kā tu domā, strādājus vai nē? Izskatās, ka nē. Kurš tāds tetējums uztaisījāt? Ir tāda saulaina pilsēta Daugavpils. Jā. Ir tāds cietums, Baltais Gulbis. Ir tāds cietums Grīva. Tur arī es to uztaisīju. Ilgi tur bijāt? Tik cik bija, viss mans. Par ko jūs bijāt tur? Par ko? Tu esi policists? Prasi man te jautājums, par ko, kur, ko? Nē, interesanti vienkārši. Interesanti?
Nu, pats pamēģini pasēdēt. Negribās, paldies. Negribās, nu, ot, tad arī neprasi. Lauri, kas tur notiek? Nezinu, Gurik. Es uz tualeti eju. Lauris mājās ir? Lauris. Kas? Lauri vajag? Tūlīt pasaukšu. Nu, ko jūs tur darat? Zvanīt nesat mēģinājuši pa telefonu? Man draugi visādi arī ir, kas ar hameriem braukā. Es šeit sēžu savā atonā. Kad tu metīsi nosdzert? Es tev saku, es baidos. Man bail. Man vienreiz 5 slēkums bija. 5 reizes drebināja. 5 reizes? Jā. Ātrā palīdzības slimnīcas cik reizes nav bijušas. Viņi man saka, tas viss ir dēļ tā, ka tu dzer. Ja nebūtu izsaukuši ātros, jau pie Svētā Pētera jau būtu vairākas reizes nokļuvis arī. Cik ilgi dzer? 9 gadus. Katru dienu? Gandrīz katru dienu. Uzreiz no cietuma iznākot, sagaidīja mani ar šņabi pudeli ar maukām. Nu, es pat līdz mājām nepaspēju aizbraukt, jau biju pālī. Cik ilgi sēdēji? 2 gadus un 7 mēnešus par zādzību. 175. pāns, 3. daļa. Zādzība ar iekļūšanu organizētās grupas sastāvā. Ko tu dzer? Ko? Visu, kas deg. Audiklonu? Arī to. Jebkuru alkoholu. Jebkurš alkohols tāpat bojā veselību. Jebkurš, pat alus, parasts alus. Kas izdzers, nekas labs nebūs veselībai. Zāglis recidīvists profesija. Profesionālis? Nu, 7 sodāmības vienu to pašu. Man Latgalē 3 istabu dzīvoklis, vesela māja. Privātā. Tikai aizbraukt līdz Latgalē vajag. Nu, davai, mēs tev palīdzēsim. Nē, kur es tur, man māma jāsavāc. Nu, varam taču izdomāt. Izdomāsim kaut ko, filmu uztaisīsim par to, kā tu atgriezies normālā dzīvē. Tur darīt nav ko, darbs tur arī nav. Nu, kaut kas taču atradīsies. Ko, atkal mežu cirst? Tu esi mežu cirts? Nu, jā. Nu, galvenais, lai jau būtu vēlēšanās. Nu, skaidrs, ka tas būtu vēlēšanās. Es pats jau to negribētu. Kaut to kasti atnest man tagad. Es negribētu, es nedzertu, es pateiktu paldies, nevēlos. Bet es vēlos, pats to gribu. Tāpēc arī dzeru. Savas smadzenes svešā galvā neiebāzīs pareizi. Kamēr pats negribēs, neviens savāri jau to nepiespiedīs dzert. Tāda nelaime. Kā tu vispār, kā tu pēc 10 gadiem savu dzīvi redzi? Tad kādiem 10 gadiem es nenodzīvošu tik ilgi? 10 gadi. Ok. Nu, 5 varbūt vēl. Nesen biju slimnīcā, ārsts saka, tev 2 reizes lielāka saknes nekā vajadzētu būt. C hepatīts droši vien jau ir. Un tu taču var izārstēt. Nu, viņi saka, turpinās vēl dzert cirozi. Uzpūtīsies kā balons un... Nu, davai, daram kaut ko. Braucam uz Latgali pie draugiem. Es viens pats nekur nebraukšu bez mammas. Mutere strādā, tu iekārtojusies jau normāli. Viņa negrib nekur braukt. Es te nodzeršos un nosprākšu. Nu, bļāviens, funtu, 31 gads. Tikai dzīve sākās pēc idejas. Nu jā, dzīve kā tikko. Man jau te arī kolēģi, kas nedzer, nedurās, nepīpē. Tie, kas ar hameriem braukājās, piebrauc, saka, funtu ZB mums jau. Es saku, kas ir, ko es esmu izdarījis jums slikti? Nu, tu mums esi apnicis, ja tu dzer visu laiku, pāris gadi un kā sūds smirdēs, staigājas riņķī tāds. Tā jau tagad neesi nekāds fontāns. Saka, davai sēdēs mašīnā, kā priekšā aizvedīsim slimnīcu, nomazgāsim tevi, atmetīs dzert. Gandrīz vajag gūstāņiem. Es saku, ejiet, jūs visi zin, kur. Es 9 gadus jau esmu gandrīz katru dienu dzēris. Un draugu loks, maukas, narkomāni, bandīti, alkoholiķi. Neviena normāla cilvēka nav pazīstama, kas nedzer vai kaut ko nedarītu. Nepīpētu. Ar ko man tad tusēties? Vienam stūrī iespiesties un sēdēt. Pirmkārt, es neticu Dievam. Otrakārt,
Ieju es baznīcā, mēģināju, cik reizes ieju baznīcā. Man uzreiz sāk griezties galva, gribās vemt. No smaržas vien jau no tās, kas tur ir viņiem. Visa tā atmosfēra. Es mēģināju. Ilģu ciemā, mēnesi nedzēru. Garlaicīgi dzīvot bija. Reāli garlaicīgi dzīvot. Darbs, māja darbs. Iekšējais noskaņojums rokas tur ir atspoguļots, kas skelets. Kas tas tāds? Tāds dumpinieks. Nekad nepakļauties nevienam mentiem, bet bez tās daļas tikai. Bet agrāk taču zvaigznes taisīja. Tie ir zagaļu prikoli, es vēl neesmu izaudzis tik augstu. Tu teici, ka Dievam netici. Kas tas tāds? Kas tas tāds? Tas Sportaks tāds slikts tetovējums, nekvalitatīvs. Tur bija svastika agrāk, pēc tam aiztaisīja ciet, lai nevarētu redzēt, jo es cienu 9. māju, atbrīvojos, gribēju tur iet, taču tur nositīs ar svastiku, tāpēc arī teicu, vai taisa ciet, lai uztaisa melnu pleķu un visu. Es par zvaigzni kļūšusies. Labi, ka ne pa spaini. Es YouTubā vēl iekļūšu tagad. Pagaidi, jāapģērbjās augstaču. Es taču teicu, viss man ir Lombardā. Kad dabūs ārā no Lombarda? Nekad? Priekš kā mums vajag numuru vajag? Ko jūs gribat? Mazums, vēl interviju kaut kādu paņemsim. Labi, ja kas mēs te atradīsim? Pierakstiet. Labi, liels paldies tev. Galvenais sargiet sevi. Pamēģināsim, bet galvenais jūs sevi sargiet. Ko tu tur iedzēri? Dzīvības eliksīru. Kas tas ir? Pārādi kamerā. Tu jau filmēji, ja? Tas ir dzīves eliksīrs. Vakar viss slikts, šodien nav normāli. Kas bija vakar? Kas bija vakar? Vakar bija paģirs. Un vakar nedzēri, ja? Nē, vakar nedzēru, veselu diennakti. Nedzēru. Uzrodās tādi personāži, ar kuriem nav iespējams nedzert. Var kaut ko tur padarīt, var uzpīpēt, var iešņaukt, bet es tomēr dodu priekšroku iedzerst. Kur tu dzīvo? Uz ielas. Tā kāpēc ne mājā? Tāpēc, ka sadega māja. Kāpēc? Nezinu, nodedzināja. Pīpējāt tur iekšā? Nē, speciāli, lai mēs tur netusētos vairāk. Mans korišs uzmodināja man naktī. Saka, bratā, deg māja, mēs degam. Es atveru acis, viss pilns ar dūmiem, pieceļos. Domāju, jāiet ārā, atais tur durvis treprūmē, tur viss jau pirmais stāvs ugunī, kur tur var vispār aiziet, neko nevar izdarīt. Un es saku, davai lecam no otrā stāva, desants. Kā? Kā redz, kājas lokās, normāli, ir it kā viss normāli. Kas ar pirkstiem notika? Ar pirkstiem? Man ir 3 versijas. Pirmā versija, ka epilepsijas laikā pats sev nokoda, un kājai arī, jo es esmu joks, un pats sev kāju varēja tā atlocīt un apēst. Otrā versija, ka man iegrūda elektroskāpī, es atspiedos ar roku un man iespēja ar elektrību. Bet tas arī neticami, jo, ja tā būtu noticis, tad man pusķermenis būtu apdedzis. Un trešā versija, ka es kaut kur pālī gulēju, ziemā sals bija un atsaldēju, bet sals tāds nebija šo ziemu. Cik sen tas notika? 2 mēnešus apakaļ kaut kur varbūt. Bet toreiz, kad mēs tev sākām filmēt, tev bija? It kā laikam jā, bija toreiz bija. Bet pirksti tas nekas nav, tas ir figņā. Bet tā kā rokas un kājas nav, tādi briesmīgi, tad tev ar ratiņiem jābraukā. Kāds tev uz toleti nes, baro. Tā, kas tam man, es vēl fuck you varu parādīt tev. Kā tev tie pirksti nesāp tagad? Sāp. Jā, tīpaši, ka tā dara. Jo nervi vēl tur ir aktīvi atvērti un pirksts nav. Man pat liekas pašam, ka pirksti ir cigareti tūro, pirksti tur nav. Kur tu naudu dabūni? Rīga jau nav lauki kaut kādi. Paskaties, cik lauki riņķī staigā. Kaut kādiem bomžiem palika žēl, skauda, ka mēs tur dzīvojam. Un mēs ar puļu tur bijām, viņi nolēma, ka viņi tur grib pagulēt. Un tad viņi kaut kādi kropļi izlēja benzīnu un aizdedzināja. Man diena sākās ar tirgu. Ko tu tur dari? Ko es tur daru? Tirgu ar kodekolonu. Tā, ka es viņu noskaloju.
Un tad atnāk tāds moments, ka vajag paēst. Kaut kur uzzīmējās paicons, ja izdodas. Tad vajag pagulēt, tad vajag pamosties, atkal vajag braukt pirkt, atkal piedzerties vajag. Nu, kaut kā tā. Cik tev šī tāda sodikalonijas dienā vajag? Nu, kādus 5 vajadzētu. Dienā, ja? Nu, nē, lai piepistos. Lai komā būtu izrubītos. Tu pārtraukt lietot negribi? Es jau nelietoju, es dzeru. Es jums iepriekšējā reizē teicu, ka man bail. No šitā te vēl trakāk ir nekā no spirta atkoģņaks. Spirts tagad kā ūdens man liktos un alus vēl vairāk kā limonādi. Man pirmā krimināllieta 9 gadu vecumā bija. Par ko? Pa ventilātoru šahtu ielīdām veikalā apzagām. 9 gados? Jā, 9 gados. No tevi netiesāja? Nē, viņi nevarēja. No krimināla atbildība tikai no 14 gadiem sākās, un man bija 9 gadi. Man 9 gadi bija. Ko ielika bērnu istabiņā, milicijā un viss pastāvēja kaktā. Ko jūs tur zagāt? Coca-Cola, Pfizer, šokolādes, cigaretes. Tajā laikā pat alkoholu neņēma, jo nebija vajadzības. Ja tagad man tādā caurums būtu kādā veikalā tāds, kur ielīst, es visu iznestu, visas pudeles ārā no turienes. Tagad jau es varu runāt par šīm lietām. Es par visu esmu sodīts un atbildējis. Tagad var brīvi runāt. Tev pass ir vispār? Bija. Pārdevu. Strādāt negribās? Ja pavisam godīgi varētu. Daži strādā, jā, pareizāk sakot, pa 40 rubļiem dienā katram. Finālā 3. mēnesi tā arī algu nav saņēmuši, tāpēc arī negrib strādāt. Godīgi, tad it kā varētu. Tā? Ko tu proti darīt? Es? Mežu gāzt varu, ja kas. Zakt māku. Kā man sens teica, ja zods neiekrīti, ja iekriti, nekad neatzīsties. Ja kāds ieklausīsies manos vārdos, tad lai jums veicās, lai Dievs dod veiksmi. Klausies, es 9 gadus līdu šitajā tēmā iekšā, un tu tagad gribi, lai vienu dienu es izlienu ārā. Vajag pamainīt draugu loku. Man nav normāli pazīstamie, man ir visi tikai bandīti, malkus un alkaši. Man nav viens normāls pazīstamais. Es visu atmestu, kur es viens pats staigāšu kā lunis kaut kāds. Visi brīnīsies uz mani, skatīsies, tu krucis palicis, taču zini, kur. Sākumā iebraucam zoodārzā. Ņemam krātiņu no tīģera, ieliekam viņu pa vidu, ieliekam divānu iekšā, mani tur iekšā, paiconu, cigaretes, dzēramo kaut kādu ūdeni un mēnesi atstāt. Ūdeni, protams, jā. Un tad varbūt izdosies. Nav jēga dzīvot. Kāda jēga ir dzīvot priekš kā? Visi, kas man bija svarīgi un dārgi, es viņus esmu visu padirsis. Tā kā tas, kas ar mani tagad notiks, man ir ļoti, ļoti ģimene, bērns. Viss man bija. Bet pēc tam sākās visa tā bandītiskā maucīgā dzīve, un sieva prasīja, vai nu es, vai visi šitie tavi pīzdaboli. Es arī izvēlējos. Lūdzu. Viņa, protams, aizgāja pat pie mana labākā drauga bijušā. Ar visu meitu, hatu, visu pazaudēju, visu padirsu. Un tagad man pašam visi vienalga, kas ar mani būs. Meitai 14 gadi. Cik sen es redzēju viņu? 12 gadus. Vispār pat nevar iztēloties, kā viņa izstāsta. Kā izskatās, es esmu redzējis, es esmu apskatījies un varu iedomāties, bet realitātē neesmu saticis. Gribi satikt? Es viņai esmu svešs onkulis, priekš kam es viņai esmu vajadzīgs. Vovka Čudars, es, Ainis, Valoģa, Ģīma Kuzmins, Saša Baltais, vesela brigāde bija. No autiņiem kopā. Tikai, atšķirībā no manis, viņiem viss kārtībā, bet man, atpasties man. Es esmu programmas defekts. Kas tas? Odekolons? Ja gribat paskatīties alkašu ceļu, kur kā naktī, kur mēs ejam, kur guļām, kur kāvāmies,
kur cilvēki palika. Tā viss sākās tur. Sākās it kā šeit, Skavarotkā, Kvadrātos, Ļiņīkā. Tad tur kautiņi notika, dēļ kaut kādiem sūdu 20 centiem. Kā tikai pietiktu kaut kādam tam mēslam, ko iedzert. Un tur jau nebija svarīgi, veiceni, neveiceni. To hatu vispār mēs oficiāli pat viņu sākumā dabujām, iekļuvām. Bet tam kaut kāds gailis saimnieks uzzīmējās. Sāka visu sēdinot ārā mums no turienes. It kā izsēdināja. Bet mēs, protams, sasmēlāmies drosmi, ielīdām apakaļ. Un tā DSP visu aiznagloja. Tas mums baigi arī nenoturēja, tas DSP. Izlauzām to DSP, izdauzījām viens, otrais, piektajā reizē un sākām bariem vākties kopā, tur visādi narkomāni, alkaši. Un kāds tur kāda nazi tur sadūru, tagad viss kā nahuj pasūtīja. Kas tur notika? To veceni, ar ko es dzīvoju, to sadūru. Atbrauc ātrie, sāka prasīt, kas tur notika, milicija atbrauc visu un viņi nomira. Banda, ne banda, bet, kautiņi. Ikdiena. Vispār es nemīlu, ka purnu viens otram daudz, tas nav baigi labi, bet ir viens bet, kad cilvēks pārdzerās. Piemēram, to pašu dzīves eliksīru, ko mēs te tagad dzeram. Atslēdzās biespiens un vairs nav svarīgi, kas tev tur stāv blakus. Tavam draugam pieskārās kāds viss. Es tagad pa zvaigzni kļūstu, mani filmē, reku. Jau otro reizi jau filmēja interviju. Un tā atrada mani paši. Ņem interviju no manis tagad. Ko viņi tev tur prasa? Kas tie tādi ir? Interneta blogeri kaut kādi. Kas? Viņi tādus durakus kā mani. Viņi meklē un filmē. Viss, paldies. Klausies, pārdod cigaretes. Vienu cigareti. Pareizi. Labāk tā iedod. Labdien! Es esmu aizņemts. Tu biji tur otrajā stāvā? Kur man džinsi palikuši, tu maita? Pazuda? Kaut kas viņus tur pazaudēja. Kur tā aita palikusi? Kad normāli smadzenes strādā skaidrā, vienmēr liekas, ka varētu jau attiet bišķi malā, kaut ko tur nomest sākt strādāt, kaut vai pat 20 evriem dienā, bet vismaz. Bet atliek tikai atkal pastaigāties un atkal sākās viss šīs te kriminālās domas, kādu mašīnu aizdzīt, kaut ko sastrādāt, lai tikai nestrādātu. To mēs paši vispārējo palīdzēja. Ugunsdzēsēji. Gribēju paskatīties, kā dzīve var beigties saistībā ar alkoholismu. Reku lūdzu, var parādīt sākumu stādītam visam. Skatieties, lūk. Lūk, loks, otrais stāvs. Kad pirmais stāvs dega, nebija kur bēgt. Un dzīvot gribējās, tā kā nācās liekt pa logu. Mamma man ir gudra. Viņa man teica, es viņu pametīšu. Viņa man neko arī nepalīdzēs. Es teicu, es iesēdīšos speciāli. Tur vismaz kaut kāda palīdzība būs. Kaut kāda pacana man tur iekšā palīdzēs. Valdība palīdzēs. Mamma teica, ka viņai viss vienalga būs. Čiu, riu, vecais. Kur tu atrodies vispār? Bļīn, es parasti vispār tusējos par Ēzekni Latgalē. Bļāviens, tu man esi līdz kā klaunicis. Tu vispār saproti, no kurienes es zvanu? Tu saproti, no kurienes? Es no video tev tagad zvanu. Šitie te koriši man te filmē. Jā, es tevi redzēju vispār. Es nespēju noticēt, ka tu tas esi. Tur pēkšņi iekļuvis Funts video. Tu tagad zini, tā kā kulaks uz acis vispār kaut kāds. Man esi te visu laiku. Davai, viss. Cik gadus nebija viņu runājis?
Бля, лет 10, если Nu, честно. blin, nu kāds 10 gadus vismaz. лет Nu, 8 varbūt точно, ne да. 10. Видишь, Nu, 8 сразу, точно. ну, даже Redzi? узнал по голосу. Pasties, uzreiz pēc balss atpazinu uzreiz man. Сила есть, Spēks ir, воля есть. griba ir, А вот силы воли bet нет. gribas spēka nav. Фонд. Funta. Funta. A, kāpēc funts? Man tētis bija funtomas. А я маленький фунтик. А es mazais Он funtiņš. меня всему этому учил. Viņš man visu to arī iemācīja. Криминалу этому. Kriminālo šo te pasauli visu. Pēc tam es sāku dzert, un man viss bija pofīgi jau uz šito kriminālo pasauli. Vāha, zjuha, grafa, visādi tur ar zeltiem apkārušies, skraida riņķī. С деньгами, а я Ar один naudu. курить. Es viens pats funtiņš kaut kur uz soliņa sēžu. О, O, čau! давно не видели. Sen nebijām redzējušies. Nošāvās tētis? Nošāva. Aizgāja pēc kefīra un vārtrūmē. Дезинфекторы. Roku dezinfektors slimnīcās, veikalos. Normāli iet iekšā. Kā? Jā, tad viņu dzerat viņu jūs? Jā, dzeram. Kur jūs dabūjāt? Slimnīcā? Garšo pēc šampūna kašķēdi. Putojās stipri. Piedāvāja darbu. Kāds darbs ar tādiem pirkstiem, maniem tādām rokām, kruplām? Vispār uz mutes es neesmu kritis, un tas ir mans lielākais ienaidnieks. Sarunāja visu kaut ko, pēc tam rada problēmas. Pēc tam ir jāatbild par saviem vārdiem. Jāatbild ir ar savu seju parasti, pa purnu dabūnu. Un tu negribi beigt dzert? Es mēģināju. Vienreiz man bija tā, ka 4. diennakts beigās man vispār jumtu nesanost. Bet rehabilitācijā es biju tur, ko es ogas lasīšu priekš viņiem. Vispār man vajadzētu salāpīties, nevis dzert. Nav jau ko dzert pagaidām. Не курить, Ne не pīpēt, курить, не хурить. nekā nav vispār. Pat Трезвый я только, в принципе, тогда, когда просыпаюсь. skaidrā esmu tikai tā, ka pamostos. Так вот все в замуте. A tā, visu dienu tāds, zini, tāds pa miglu visur staigāja kaut kur, tur viss griežās riņķī, kaut kur es pats staigāju. Не знаю, мне уже и кодироваться Man arī предлагают. piedāvāja kodēties, ko tik man nav piedāvājuši. Un kā mēs tev varam palīdzēt? Nezinu, nezinu. Браслетами к дереву пустить. Piesieniet man ar rokdzelžiem pie koka. Ломбард тут закрыт. Lombards ciet, В центре я не могу. centrā es nevaru radīties. Потому мне Kāpēc? Ot, nevar, mani meklē. придурок Kas meklē? Lai, nu, visādi priduraki. должен был отдать Nu, деньги. tu vienam tur naudu nedeva, man tad tur man lika nodot, ka Бабки типа не нужны. naudu vairs nevajag, bet ja tu parādīsies, noķersim tevi, pēc tam galva tev būs tā kā boksamais. Tā kā man to baigi negribas. Ā, cik tu parādā paliki? Čiriku. Un tas ir sīkums. Protams, kas tas tāds ir. Es tik nodzert varu mierīgi. Ā, kaut kā sakārtot to nevar? Nu, nezinu, var vai nevar. Tur pieslēdzās jau tagad cita brigāde. Zini, tīri tā ponta pēc viņiem, ne jau tā nauda vajadzīga. Bet vienkārši parādīja man, ka redz, pat tādiem gainiem ir jāsaņem pretī sots. Es jau tagad 7 gadus nedzeru. Es no 12 gadiem dzēru. Nu, vienā brīdī sapratu, ka viss jāmet nost, man būs problēmas, un es laikā paspēju apstāties. Cik tev gadi? 31. Man 12. augustā 32 paliks. O, kā atzīmēsi? Посмотрим. Kā paskatīsimies, kā kārtas metīs. Vispār jānodzīvo vēl līdz tam datumam ir. Agāvēs, lai nenodzīvot. Man jāsāk būt ar to, ka man alkohola epilepsijas var nokrist un viss beigsies. Cik reizes jau tā nav bijis? Вообще жопа. Уже сколько раз было? Un cik reiz jau tā nav bijis? Одну колбасу. 4 reizes dienā tā bijis. Varbūt kopā atzīmēsim dzimšanas dienu tavējo. Не знаю, у меня просто такие... Nu, У меня nezinu. нет нормальной Man nav товарища. normāli Я не nekādu знаю, я draugu. не знаю, Ko es nezinu. Nu, mēs tev varam uztaisīt foršu dzimeni. Сейчас. Da pagaidiet. Ага, мне на 2 пурика как раз. Esam ar 2 cīgām. Alu, davai negrib. Ставь покурить. Nu, dāj, ņem taču atstājumā paku uzpīpēt vienkārši. Ну вот, еще одну. Сейчас хотят телефон. Nu, vēl vienu davai. Я не знаю, надо он мне, не надо. Rekomand, tur varbūt telefonu nopirks.
Был прикол у человечка. Vienam džekam prikols bija, Лопатник ушел с 200 kamēr zaga рублями. māku, aizgāja ar 200 Банковская eurikiem. карточка, Tur bankas 200 kartes, евро. tie 200 eiro arī tur Хату etalons. перевернули, так и не Pēc нашли. tam visu Искали hatu даже pārmeklēja, neko neatrada, pat tukšu maku neatrada. Передрались между собой, как надо. Secākāvās savā Друг на starpā. друга. Это ты, это ты, Nu, нет, tur это viens не я. otru Вот vainoja, туда, tu to короче, izdarīji, nē, tu to izdarīji, un viens otram izšķēdīja purnu. Gribās ēst tagad? Конечно. Kaut ko es ēdu šodien? Protams. Ko tu ēdi? Эй, какой-то... Ē, kaut kādas мясо. kartupeļus ar gaļu. Лосось. Lasi. Mājās gatavoji? Ну, готово все. Nē, viss gatavs, jo mēs zinām točkas, kur apsargi no На один день no veikaliem, ka beigusies derīguma termiņš pārtikai, tad viņš pasaka, pabrīdina, kurā vietā viņš iznesīs un atstās to miskastu, un mēs sev savācam. Ja Dievs ir, kaut gan es tam neticu, tad varbūt arī Dievs dod cilvēkiem pēdējo iespēju. Хотя бы до 40 лет Kaut vai дожить, vismaz ответ līdz не знаю. 40 gadiem nodzīvot, nevis nosprāgt. Тут же много кто раньше, когда-то мы тут Nu, официально... daudz kas te bija, mēs te oficiāli agrāk dzīvojām. Tad mūs tur izsēdināja, tur ar aizdauzīts iet ar dēļiem. Муж алкаш. Vīrs alkāns nav vajadzīgs. Только до Меркеля не дальше. Nu, bet līdz mērķeļi ne tālāk. Просто знаешь, это... Zini kā, Сколько сам себе es jau cik втирал. reizes jau pats sev mēģināju iestāstīt, ka uz pohām pieceļos, bēdīgs, ka viss, no rītdienas celšos un viss. Ноги трясутся, кишки. Un ar rītu piecelies, viss rokas kājas, viss iekšas dreba, ko kāds, viss pirmā doma, kur varētu uzlāpīties. Когда-то буду пить Ka es kaut kad dzertu odikolonu, lai es to iedomātos бенчик. un pīpēt benčikus, es būtu sejā tam cilvēkam iespļāvis. Ja kāds to pateikt, bet nu paskatieties, līdz kam ir nonācis. Mašīnas tiesības tev ir? Bija. Менты Nu, приехали. menti paņēma 6 promilus, kā iepūt. Говорит, права есть? Я говорю, Prasa, menti tiesības ir, saka, ir. Viņš saka, un viņš stāv un saka, bija tev tiesības, vairāk tev nav tiesības. Mašīna lupatās, чуть мотор через... gandrīz motors caur magnetolu salonā iestūmās iekšā. Может закосячить. Es jau domāju, varbūt kaut ko speciāli izdarīt, iesaisties uz 5 gadiem cietumā. Bet tur jau arī var alkoholu iekšā dabūt. Не так-то. Protams, ka var, bet nu ne tik vienkārši. Нравился Жюль Верн. Vispār patika Žils Verns ļoti, Daniels Defoe, kas tur vēl. Больше я вообще Nu, vairāk man patīk tāds kā Stephen Kings, kaut kas tāds. такой бомбовой писатель. Tāds bombīgs rakstnieks. Kāru un mieru lasīja? Mēģināju. Толстый не мой кореш, не люблю я. Tolstīs nav mans mīļākais žanrs. 600-700. Negribās man tādas 600-700 lapas ķieģeļus lasīt. Es uzreiz saku, es nevaru automātiski atmest dzert. Дождники сбавляйте, короче. Man vajag dozes ar vien mazāk un mazāk un mazāk, un varbūt, ka beigās kaut kas izdosies. A, kāpēc skaties, ja tu visu laiku ēstu makaronus, viņi jau to pēc mēneša apnikuši būs, tos nevarēs dabūt iekšā. A es 9 gadus dzeru, man nekas neapnīk. Vispār nekāda reakcija. Makaroniem sen jau pretīgi būtu, bet ar alkoholu man tā Во nav. мне батькины гены играют. Te man tēva gēni strādā. Arī visu dzīvi dzēru. Сможешь на своей днюхе быть трезвым, чтобы мы могли офигенно... Tu varēsi noturēties savā dzimšanas dienā skaidrā, lai mēs varam normāli atzīmēt. Nu, Вот, видишь, сейчас... redzat, tagad jau es neesmu dzēris. Tikai kalbasī visu laiku, tas nav labi. Nu, kefīru varbūt. Nu, kādu kefīru, kāda jēga no viņa? Nav nekāds toks. Es jau esmu pieredzējis pie tāda dzīves stila, ka man īstenībā skaidrā ir garlaicīgi dzīvot. Похмелиться надо было. Salāpīties gan vajadzētu tagad. Ejam. Я говорю, вчера Es tev такой saku, замес. vakardien bija tāds vispār uz sākumā vodku iedzēru. Потом водка имеет свойство... Vodka ir tāds viens mīnus, ka viņi mēdz beigtiet. Деньги, падла, A имеют naudā такое ir tāds свойство поджимать mīnus, ka карманы. viņas arī baigi nespiež kābāts. Tad aizgāja odikolons, protams. Nē, spirts pēc tam vēl. Pats tam tikai odikolons. Un tad dezinfektors. Tu viss tas kopā, kokteili. Man iekšā, protams, ka ne tikai rokas kājas trīc, arī viss iekšas trīc. Kas tie tādi Krievijas rubļi? Ej, taču uz apmaiņas punktu apmaiņu. Kādu vēl punktu? Reku te skaties, kāds tas ir. Un kam viņi vajadzīgi tādi? Nu, mazums kādam varbūt. Nu, nezinu. Kur tu te lien? Nu, nav kāda kapēka. Tu, kas tu traksis, no kurienes man kapeiks? Un redzi, šitais te man toreiz pamodināja, ka mēs lecām no otrā stāva. Nu, reku, šitas jāņem labāk. Es domāju, šitas normāls. Kas tā firma, es nezinu, bet, nu. Nu, Funs tagad būs cits cilvēks uzreiz.
Uzreiz ar telefonu iziet ārā. Nu, paldies. Baļīn, latviešu valodu uzlikta. Nu, tu taču saproti, nu, saprotu, bet nepatīk man. Kas tas tāds? Dod nofotografēšu, lai numurs paliek. Ko viņš tev saka? Nu, zvanu, sauc. Nu viss pareizi, reku Funds man zvana te. Nu, es tevi redzu, reku tu stāvi. Nu, pieraksti numuru. Kamēr es pats to tā nepieņemšu lēmumu, ka viss, tad man tā epilepsija, nu, tāpat es dzeru. Tas viss ved uz to, ja turpināšu dzert īstenībā, reko rezultāts varbūt. Es godīgi sakot, ka skaidrā esmu, es pats sev nemaz nepatīku arī īstenībā. Un reko dzīvības eliksīrs maksā šitik, nu tā, savu veidu tāds. Nu labi, pierunājāt. Nav nekas tāds, bet pa kolu labāk. 4 stādijas alkohola reibumam. Pirmā stādija. Tas ir tā, ka tu un visi tavi draugi, riņķī tevi draugi. Otrā stādija, tā, ka tu sāc skatīties, ar ko tu sāc dzert kopā. Trešā stādija, ka tu sāc atcerēties, kurš tev kaut ko sliktu ir izdarījis. Un ceturtā stādija ir tā, kad jau ar nāzi un pa seju daudza un viss tāds. Tā kā man vispār patīk klausīties repu. Nu, repu man vispār baigi patīk klausīties. Nu, varam studijā ierakstīt kaut ko. Tavu dziesmu repčiku uztaisīsim. Jā, un kurš tekstus domās? Man svešus tekstus es netaisos lasīt vai dziedāt. Ja es duraks nebūtu pārdevis savu pasi, tad es varētu kaut kur iekārtoties Maksimā, piemēram. Bet, nu, Maksim toties kopmīti piedāvā, bet man tas nespīd, jo man ir Latgales pieraksts. Mamma mani meklē, bet ne manējā, bet tas korišam, ar kuru kopā dzēru. Tagad viņi domā, ka es joprojām dzēru, un ka tas džeks ar mani ir. Viņi vakar jau viņu meklēja, šodien meklē. Es to puļu arī cenšos atrast, pats 3. dienu nedzeru, nezinu, kur viņš ir. Un kā pašsajūt vispār? Normāli. Tāpēc, ka joprojām valku. Normāli valk iedzert. Nu, līdz dzimšanas dienai izturēsi? Nu, pacentīšos. Un šodien bārā piedāvāja vodku, starp citu nesliktu ar visu zakusku. Un es iztaisīju tādu, es gan nodevīgu gājienu, nedzēru. Tik daudz gadus jau esmu dzēris. Īsāk sakot, ka kāda muša tev ir iekodusi, ka tu esi prātā sajūtas nolēma nedzert. Tā man prasa tagad. Agrāk bija tā, nu, vairums gadījumi. Visi, kas mani pazīst, atbrauc pie manis, atnes man mantas kaut kādas, kaut ko nozagt, dāja funtu pārdot, šito pārdot, to. Es vienkārši zinu visādas točkas Rīgā, kur es kaut ko varu pārdot. Un beigās finālā visa nauda, ko es nopelnīju, pārvērtās šķidrajā valūtā. Es varētu pierakstīties uz pasa saņemšanu. Nozaga man pasi. Aha. Man vajag arī KGBšņika caurlaidi uztaisīt ksīvu, ko rādīt visiem. Šortos, tur rekuru kājās, viņam ir caurumi līdz kaulam, un tur jau mušas no augšas sēž un tārpi rāpo. Tas vēl normāli bija. Jau priekšpēdējā stādītāja tikai, pēc tam brīnās, kāpēc no kājas nogrieztas. Man pašam arī gandrīz tā notika. Slimnīcā gulēju. Ar kaut ko tur uz kājām sačakarētām. Kaut kas man tur bļauj, ka kaut kas tropisks. Bet es domāju, ka tas īstenībā ir tropisks tirgus spirts. No kā tas notiek. Nesamērīgos daudzumos organisms vairs nevar izturēt tik daudz ar šo te eliksīru. Lūk. Viņš jau sāk līst uz āru, caur ādu. Iedod piepīpēt. Mierīgi, nelien. Nezinu, dzīves veiks un vesels dzīves.
Zvanīja man tur. Viss kārtībā. Nu, ķipa sabāku iedzēru. Te vienu frajeru iepazinos. Es tad 1,5 mēnesi, 2 mēnešus tusējāmies. Un tur neko, kas viņam tur notika, es nezinu. Nu, jā, tā varētu būt arī. Tev normāli štīries, skatos. Jā, šitais normāli štīrī. Jā, es iešu tur kaut kur apstīties. Nu, tāda formāta brīles plus 300 ir. Kā viņas tikai pa puspunktam var pievienot 3,5, 4, jā? Nu jā, nākošās 3,5. Reku vēl viens mans džeks. Tā, šitās bišķi vājāks pamēģini. Čau. Atradāt? Ko tad? Ezīti, jā. Nē, vēl nē. Nē. Ezītis? Kur viņu atrast var? Nē, šitās brīles nē, labāk plus 3 tomēr bija. Ko tu slikti redzi un taisies pirkt tādas? Nē, šitajās normāli var redzēt. Davai, es pagaidīšu tevi tur tālāk, tur ar saviem medartovciem te. Šitās ir normālas, ar šitām es normāli redzu. Ko tu ēdīsi? Kotletes? Gribi kotletes? Nu, kaut ko varētu apēst. Nu, kotlete ar īsiem. Salāts tur arī klāt nāk? Jā, davai salātus arī. Padzerties kaut ko gribi? Nu, nezinu, ko padzerties. Kolu davai kaut kādu. Nu, suns sabāka, tas saucās, tas ir, zini, suņu tranquilizators kaut kāds, ko tagad visi dzer. Tas ir domāts dzīvnieku iemidzināšanai vai kaut kas tam līdzīgs. Stimulators. Nu, kaut kas tāds. Nu, bet reku jūs redzējāt rezultātu, kāds ir efekts, ka viņi iedzer. Nu, šitā štīrī. Bet es saprotu, ka tas ir kaut kas stiprāks kā heroīns pat. Lūdzu. Labu apetīti, fond. Reku instrumenti. Es biju aizmirsis siltu ēdienu garšu. Nu, kā ir būt skaidrā? Godīgi sakot, vēl neesmu sapratis, bet, nu, sāk jau iepatikties. Nestaigājiet, te ko jūs īsti, viņi tev te pielien tev tikai, viņi ko, viņi tev brīles pērk? Lohi. Un filmē, kā tu dzīvo, ja? Nu, tīpa, jā. Un ko viņi filmē? Kā viņi tev brīles pērk, jā? Un kaut ko Lisais teica, ka tur ar bandu taisās braukt pie manis, man sasit purnu taisās, jā? Tā, nu nē, pofīgi viņiem. Ko pofīgi, ne jau tevi meklē? Nu, tev neviens nebrauks pie tevis. Nomierinies, ponti tikai. Tu esi pārliecināts? Jā, nu padomā pats ar galvu, nu nafig viņiem braukt. Nu, no Jāņa Asaras ielas uz tavu pētību. Cilvēki nav interesēti tādā lietā ar tevi te ņemties, krāmēties. Nafig viņiem tas vajadzīgs ir taču. Labāk paņem odekolonu, iedzer, nomierinies taču. Ладно, попизжи. Nu, davai, vecais, klausies, cipari tev manēji ir uzpīkstini. Не, все. Tālāk brauks, tā nē, viss pietiek. Es tagad varu lasīt, agrāk es nevarēju bez brīlēm lasīt. Tagad es varu lasīt, tagad man ir brīles, ir lukturīts no telefona baterijas un varu lasīt. Naktī pat arī. Tas, jā, ir labs progress. Būs ar ko nodarboties, nekā vienkārši staigāt visu laiku pa pilsētu. Pa pilsētu, šito pilsētu jau zinu, kā viss 5 pirksts. Nu labi, ne 5, 4,5 pirksts. Es pat nezinu, kas tas tāds ir. Kas tur tie ir? Čau. Nu redzi, kļūst pa zvaigznim pamazām. Viss kārtībā, nomierinies. Tu durak. Da, labi, jokojās. Reģik, cik furikus šodien izdzēru? Cik furikus izdzēru, prasu? Da, nu nezinām, mēs jau no dienas vidus jau.
Tas šodien zīmēne. Кому? Kam? Gurķim? Gurķim? Что? Kur viņš pats ir? Viņš jau sadzērās, jau viss jau. А сегодня, наверное, Šodien visdrīzāk pirmais mans tāds notikums, pirmā diena pavadīta skaidrā un diezgan labi pavadīta diena. Tā būtu parasti kā agrāk. как раньше. Tā es jau tagad vafelē būtu kaut kur gulētu, vaļātos. No otrē, kur mēs šitien te cerinamies pagaidām. Kārtība vismaz. Jā. Не считай того, что... Ja neskaita to, kas koridorī notiek, tad jā. Notiek dzeršanas efekti redzami visādi. Te man istaba. Ты монгол. Mongols te pielīmēja. Монгол. Treika mans plakāts. Часа 2,5 stundas te līdu uz ceļiem, lai iztīrītu, lai jūs varētu atnākt ciemos. Gribās jau tā kārtību kaut kādu. Negribās pa mēsliem līdz ceļiem staigāt arī. Ну, у меня такая какая-то... я когда Man tāda ir tāda štēle, ka es skaidrā esmu, tā kaut ko gribās darīt, un tā es vismaz sakārtoju māju. Un cietumā arī tā bija. Iemācījos tur. в 100 раз Un лучше, tas чем 100 reizes labāk nekā tur bija. Ну, Nu, что, ko? надо идти. Vajag iet paēst. Потому что раньше Jo было agrāk потребность bija выпить, nepieciešamība сейчас iedzert, tagad parādījusies что-то очень nepieciešamība ēst. Ko tu gatavosi? пельмени Pelmeņus надо droši vien. быстро и не надо. Ātri un neko tur nevajag muķīt, nevajag domāt. Kas ir, kur man te bija tā, kas man vajadzīgs katls? Ja godīgi sakot, pirmo reizi šitādu te taisīšu. Как-то на бутчиках все это быстрее получается. Kaut kā ar sviestmaizītēm vieglāk ir sataisīt un sarīties. Tagad te jāgatavo. Как, нормально? Kā normāli forša diena pagāja. Skaidrs. Вот, Pats galvenais - skaidrā. день очередной. Kārtējo dienu skaidrā. Ну, Kas te ir? Davai. Vairāk vai gāzi pagriezt? Nē, tur magnēts vienkārši sapisīja. из меня такой пор, конечно, сейчас как наварю тут. Vai, ka es tāds pavārs, tagad jau esmu tūlītās uzvārīšu. Kad pēdējais gatavoji? Pats? Nezinu, 10 gadus atpakaļ varbūt. Загруженный Kā так, что pārbāzts leduskapis tā, ka nav kur minerālu ūdeni iebāzt pat. Blīn. Skaties. я говорю, Es saku, drīz uz paciņām rakstīs nevis Ivanovs, bet Funts. меня не пробуй. Jo neviens īstā negatavo, kā es varēju skatīties. Сейчас будем Tūlītās mēģināsim, kas mums te ir sanācis. Да не пахнет даже какой Pēc kā smaržo. Да, Aizdomīgi izskatās, protams, bet, mēģināsim. надо Tomēr jānovērtē. хрень. Es teikšu tā. Походу съедобно. Izskatās un garšo normāli. Gatavi ir. Jā, gatavi. Да, соли мало. Ау. Блядь, чтобы уснуть. Lai iemiktu, Ну, блядь, точно. vajag minūtes 40 man vismaz tagad. Потому что, Tāpēc, ka блядь, griežās viss mētā no sāna uz sāna. Павловский последний. Tas, nezinu, dzeršanas sekas vai kas tas tāds ir vispār. Domas par repatoties man ir. Думаю, буду думать, о чём Domāju, ka угодно, domāšu par kaut ko короче. citu. Tur atceros pagātni, diskotēkas kaut kādas. А, 2 Divas minūtes par to padomāju, un atkal reps galvā. Un jau domā, kāda nākamā frāze, kā vajag samainīt vietām vārdus, lai tikai reps labāk izklausītos. Иногда бывает даже Līdz rītam gandrīz jau. когда уже Un
un tā kā atslēdzās jau beigās smadzenes, nav vairs ar ko padomāt, nu tad varbūt es izrubos. Sveiks! Nu, kā jūties? Normāli? Apsveicam dzimšanas dienā. 25, после вчерашнего. Kā vakar? Nu, viss sāp pēc vakardienas. Pašsajūta nekāda, normāli. Un kā ir būt skaidrā dzimšanas dienā? Es nezinu. Tā ir pirmā man dzimšanas diena skaidrā. Sveiks, tu man 10 eiro nesadevis. Jokojos, daudz laimes funta. Es esmu Ruģiks, tavs šodienas šofers. Lien iekšā. А геликах давно не катались. Nu, ar geļuku sen esmu bravizināts, paldies. 10 eiro, normāls tāds prikols. Atbrauc ar geļuku, prasa 10 eiro. Gandrīz noticēju. Sēdies. Апц. Я говорю, я пнался подстричься. Я не знаю, Es что там saku, nu es nezinu, ko tur var izdarīt ar 3 matiem 5 rindās. Pazīstams smarža. только не придумал. Tikai neizdomājiet man uzkrāsot nagus. A, kādus tu gribētu? Es sagribēšu un uzkrāsošu arī. Ai. Кислотный. Kas tā pa smaržu? Pēc kā smaržo? Pēc salātiem? Vai kā smaržīgi, garšīgi smaržo? Smird. Nevis smird, bet smaržo. Nē, šitais smaržo, tas smird. Там более... Tur man ir vairāk pazīstama smarža nekā šis. Это я, алкоголик, это ты. Es esmu alkoholiķis, tu esi alkoholiķis, visa valsts ir alkoholiķi, mēs visi esam alkoholiķi. 8. Нет. Kas pa dienu, kur tu nedzer? 8. Nē, vakar bija nedēļa, šodien ir 8. diena, kad es neesmu dzēris. Ko ārkal nepatīk, kā smaržo, negaršīgi? Es joprojām neticu, ka tas esmu es. Сам себе не верю, что это я. Nu, kā jauns cilvēks. Jā, nedēļu apakaļ jau kā jauns cilvēks. Nu, laižam? Nu, malacis apsveicu. Ну, я скажу, Nu, es teikšu tā, nekas grūts te īpaši nav. вчера Ja голова. vakar nebūtu ar galvu pret sienu daudzījies, vispār Где ты izī. сейчас конкретно? Kur tu tagad konkrēti atrodies? Минут 20. Pēc 20 minūtēm varam vecrīgā būt. Vai paspēsim? Davai, būsi vecrīgā pazvani. O, tur ir tāda mersi atbrauc. Kas ar tevi notiek? Tu ko vispār galīgi esi jau? Ā, ko tu domāji? Protams. Kas tev tur ir? А? Ты же говорил. Es ar tādu mašīnu pat sapņos neesmu braucis. Kur Все vispārēji? остальные. Ko tu meklē? Ko visus? Vai daži tur kaut kur vecrīgā rāpo, tur viens tur kaut kur pie stācijas, Mongols arī pazudis, nezinu. Labi, davai, Rusis brauc. Nav kaut kādas kapeikas, iedod kapeikas. Viņi teica, ka sapņos pat nav rādījušies, ka tāda mašīna varētu braukt. Первый раз такой цвет. Pirmo reizi tik civilizēta dzimšanas diena. Parasti jau es būtu, nu, kaut kur jau grandiozi iedzeršana jau būtu un jau viss, jau kaut kur es vārtītos vafelē. Прошу заметить, я больше не раскидываю. Jā, es gribu atzīmēt, ka vairāk es nemetu benčiks pa visu pilsētu. Tā kā sveiciens visiem sētniekiem, Что я стал... un esmu kļuvis kultūrāls fuņķiks. Пас в салоне, кайфовал, днюху отмечал. Такой днюхи у меня не было никогда. Надеюсь, будет еще не одна. Кто думает, что это все бред, посмотрите мой жизненный сюжет. Короче, нет слов, Īsāk одни sakot, эмоции. vārdu nav, vienas emocijas man šodien te ir. Kaifoju! Кайфово. Apsveicu Funtu un vēlu viņam ilgu dzīvi, lai būtu laimīgs un laimīgi bērni un mazbērni būtu laba sieva un laba nākotne. Viss priekšā vēl tikai. Mēs tevi atbalstam no sirds un dvēseles, salam no Kazahstānas. Jūs darat labu lietu.
Daudz laimes dzimšanas dienā, veiksmi un gribas spēku, lai viss izdotos, lielus mērķus, sapņus. Ejiet tik tālāk, neapstājieties, lūdzu. Paldies. Turieties un esiet stiprs un stiprs. Reku, mūsu dāvana tev principā ir šī tāda. Kepons. Prikolīgs tāds. Redzi? Tavs vārds un, protams, Ēdārt. Redzu, jā, paldies. Nu, ko, pamērīsim? O, protams, ka forši. Reku, palabosim tev taisni. Nu, prikolīgi, ne? Davai ātrāk, kur tu tur? Nu, daudz laimes dzimšanas dienā, dēliņ. Tas jau tev paldies, jāsaka, ka tu man piedzimdēji. Paldies. Nu, nevajag. Uz jaunām botām, uz sabojās botas man. Reku, ņem tabletes. Kas ir fuņķi, vēlam tev arī daudz laimes. Šodien vispār ir kaut kā fantastisks šoks priekš manis. Nu, patīkamā ziņā. Tu esi tas, kuram cilvēki palīdz tagad nedzert, jā? Jā, es. Nu, dāj, turies. Labi. Izskatās, ka Dievs tomēr ir. Kas tur ir? Mājās? Gribat ēst? Cik jūs tur esat? Tie debīliķi arī tur vēl ir? Davai aizi apsties. Man šodien dzimene, Reku, lūdzu. Agrāk pats te prasījos, tagad Reku uzstājos. Reku, ņem vista tur kaut kāda ar kaut ko. Paldies tev. Dai, kas tu neatceries mani? Principā kaut kur redzēs. Nu, es ar Rusilu te trinos visu laiku. Skaidrs, jā. Kur Rusiks pats aizbrauca? Es no rīta viņu redzēju, ir tepatās kaut kur. Šitās brīles tev piestāv? Tu teici, ka nepiestāv. Piestāv? Normāli. Reku ūdeni iedod arī. Vajag jums ūdeni? Vajag ūdeni. Reku ņem, kamēr dod, ņemat visu, paēdīsiet normāli. Es esmu ļoti pateicīga, ka viņš tomēr ir kļuvis, tāds drusciņš stabilāks. Es pati dzēru tagad vēl joprojām, es nenoliedzu. Bet, malacis. Bet es nevaru nedzert. Es nevaru. Es pagaidām gribu dzert. Parādi, kas tev tur ir. Nevis parādi, bet pierādi. Rīt uz darbu jāiet. Nu, un tad? Nē, 15. 15. alga būs, atkal būs kasjaks, atkal dzers. Svētdienā nekāda alga nebūs. Nē, 14. tad. Mikrofons uzmanīgi. Nu, tur ne jau tur. Nu, labi, viss, ja kas sazvanamies. Kas tev? Tagad tā ir modē, tagad tā ir. Saule beidzās. Saule beidzās. Reku, čau. Šodien man dzimene parasti bija pa vienkāršo, šoreiz Reku, es uzstājos. Reku, paēd normāli. Paēd, ka ir, vodka nav. Nu, paldies, super. Kā tev iet vispār? Atpušo šodien. 20 kilogrammus šito te ar gurķiem atveda. Šitādu maisu. Tīrīt visu dienu vajadzēja. Nu, pasteidz, cits cilvēks, ja tu saki, uzreiz redzās. Reku, lūdzu. Paēd arī pa mani. Turies, vecīt. Kā man ar tevi norēķināties? Nerunā muļķības. Ņem Reku vista. Ārprāts, Dievs, paldies. Uj, brāli. Es pats tikko nokāpu nost nedēļu tikai. 9 gadus uz ielas pats dzīvoju. Es tev ļoti labi saprotu, ko tas nozīmē, ka gribās ēst un ka dzīvot uz ielas un ka nav ko ēst. Tā kā
Вот это. Reko agrāk. Šitas arī man bija mīļākais dzēriens, eliksīrs. Dzīves eliksīrs. Dāj, turies. Reko vecais paēd. O, paldies, ka tieši laikā. A kā tu zināji, ka es gribu ēst? Nu, tev sejas rakstīts, ka tu gribi ēst. Nu, vecīt, paldies, benčika nevar dabūt. Nu, Reko, cik tev paliek? 3-2. O, vēl viens gads un būs Jēzus vecumā. Un paldies Dievam. Pamēģiniet arī nedzert. Es jau 8 dienas nedzeru un paskatieties, kādas pārmaiņas ar mani notiek. Nu, vispār pats jau es alkoholu nelietoju. Alkoholu, jā. Es to tur lietoju. Nu, suni, sabaku? Jā. LSD arī, visu kaut ko. Un narkotikas. Nu, es to saku taisnību, nu. Baļā, viens, no Džeki, no sirds un dvēseles es jums pateicīgs esmu. Jā, brīd, paldies. Lauri, kā tev uzvārds? Тубульцы. Nerausties! Sāp. Nu, что больно? Ko sāp, ko darīt? Viss beidzās, viss mierīgi. Trāpījām. Miega zāles, pretsāpju zāles. Paņem playeru līdzi viņam. Pasklausīsies mūziku vismaz. Galva, kas pret sienu būtu daudzīta. Celies kājās. Cik slikti ārprāts. Oi, kā viss griežās. Smagi, ja? Jā, ļoti. Varēsi aiziet pats? Lauri, varēsi pats aiziet? Nezinu. Viņam tā kā šizofrēmija kaut kas tāds sākās. Davai, es paņemšu, dod man. Ejam, mēs negaidīsim, kamēr tu cigaretes vēl tīsti. Pēc tam uztaisīsi. Ņem līdzi, pēc tam uztaisīsi pats. Nesteidzies lēnām. Es šo esmu jau savā dzīvē redzējis, tā kā epilepsija. Un, ja grib atmest dzert pēc tik ilga laika un strauji nomet, tad tas ir ļoti bīstami, jo principā tik strauji nevar atmest, tas ir dzīvībai pat bīstami. Un šodien tieši tā arī notika. Viņš vienkārši pamodās, un viņš nesaprata, kur viņš atrodas. Viņam bija sarkanas acis, viņš vispār neko nesaprata, kur viņš atrodas. Viņam aizvērās ciet, viņš domāja, ka viņš vakar ir dzēris, un viņam bija tā kā tādas pokas, sausās pokas, un amnēzija sākās. Aizgāja tā viņam ciet, ka viņam principā epilepsija sākās un lēkme. Es pat cik man tāda pieredze ir, es viņu izglābu. Un čalīts ļoti pārdzīvo, fiziski ne pilīti nedzer, bet šitā mokās. Tas nav nekāds joks, epilepsija, šizofrēmija, viņam rādās murgi, kas tik viņam nenotiek šobrīd. Runa te bija tāda, es savu vārdu turu, es neatkāpjos no saviem vārdiem. Tu esi izsvītrojis to veco funtu no savas dzīves. To veco vajag pacensties izsvītrot, bet apakaļceļš taču nav. Klausies apakaļ, kur uz tirgu odikolonu braukt un dzert. Vakar pat grēku veicu, 185 reizes piepumpējos.
Nu, un kā rokas tagad sāp? Protams, ka sāp. Я не соглашаюсь только с одним. Es piekrītu rehabilitācijai tikai uz vienu noteikumu, ja man ļauj ņemt līdzi tabaku. Никотин, как в сигаретах. Viņš saka, nē, nevar. Tas tāds pats nikotīns kā parastajās cigaretes. Parastās var pīpēt, tā šitādu tabaku iekšā nes nevar. Kas tā pa lietu? Ārsti domā, ka tu esi dzēris par šo laiku tomēr. Tāpēc tev sākās epilepsija 10. dienā. Банка это пиво, что ли? Buņģāliņš bija. Nu, viņi saka, ka 10. dienā nevar tāds būt. Ātrāk vajadzētu. Nu, man arī nekad arī nebija 10. dienā. Parasti bija 3. un 4. dienā. Tā ka 10. man arī nekad nav bijis. Nu, varbūt tās zāles, ko mēs tev iedevām, tu dzēri. Tu viņu dzēri katru dienu? Esperolu. Jā, tās es uzreiz izdzēru. Больше нет. Nu jā. Просто, возможно, они так... Nu, iespējams, tās zāles tā iedarbojās. А что там? Un kas tur varēja notikt? Nu, 4 grādi, nu nekas tas nav. Сначала Izvēmos, было, а потом вот... Un tad jau vairāk neatceros neko. Un kā tev dzimšanas diena? Nē, nu dzīmēne bija laba, bet nav nekāds bazars. Дорога у меня теперь. Nu, reku man tagad tā kā narkomāna ceļus attaisīja ar visām savām špricēm viņi. У меня же нет нормальных знакомых. Man nav neviens normālais pazīstams, izņemot šitie te, kas ar mani te džeki, nu, pārējie narkomāni, prostitūtas, bandīti, žuļiki kaut kādi, nu, man nav kur iet. Алкаши. Alkāni vieni riņķī tikai. Если бы я хотел бы напиться, мне Ja es gribētu piedzerties, man te atlikt patās iziet uz ielas, сейчас это un stundas laikā jau es būtu palī. самому... Pašam jau ir apnicis pat šitas viss. Nu, nezinām. Поздно. 12 августа. Kā tev dzimšanas diena bija? 32 gadi palika 12. augustā. Поздновато. Tā kā pa vēlu jau smadzenes sāk slēgt iekšā, ne? Labi, turies, jaunais cilvēks. Labi, lai jums arī veicās. Nu, centīšos, cik varu. Centies. Funts ir apakaļ. Atpakaļ. Dzīvs turklāt. Kur tu tagad ej? Nu, izlūkos. Protams, ka nereāli. Ja es viens pats būtu, vispār bez variantiem, es nebūtu sācis pat šo te darīt. Kur nu vēl pasi uztaisīt, ID karti man uztaisījāt. Reku, numurs pastā bankā man bija izrādās, un cik dīvaini, uz tā konta pat vēl kaut kāda nauda bija. Es pat biju aizmirsis par viņu, cik reizes man tā vajadzēja naudu, lai salāpītos, vispār nezināju, ka man tur stāv tāda. Es viņus varēju izmuķīt ārā kaut kā mierīgi noņemt, un šodien noņēmu. Pirmo reizi dzīvē man bija kabatā nauda, un man nebija doma, ka par to naudu vajadzētu pirkt alkoholu. Tas ir kaut kas jauns. Cik tur bija? 30 eiro. Nu, reku, nopirku cigaretes, brilles. Nebija pat tāda doma, ka vajadzētu vispār alkoholu pirkt. При таких строгих Esmu bijis pie tik stingriem noteikumiem, ka Minnesota diez vai būs stingrāk. Vienīgais noteikums, ka dzert nedrīkst. Bet esmu bijis arī tādās vietās, kur bišķi pa stingrāk noteikumi, maigi sakot. местах не стоит. Tādās patālākās vietās, kur saule nespīd. Nu, vajag sevi pārvarēt. Es to sev jau sāku visu laiku. Nu, un Все те, кто думают, что... Ну, мне šodien zvanīja pazīstamie, много тех, кто kas меня mani даже gadiem jau знает, zina. даже Nu, никогда pat не 10 gadiem mani zina, manu raksturu un vispārējo. что я Un viņi saka, ka es nespēšu to izdarīt. Nu, es viņiem par spīti speciāli parādīšu, ka es to spēju. человек- Šodien satiku 10 cilvēkus, kamēr centrā bija. Ну, уже Un viņi jau понял, zina, kā что saprot jau kaut ko un nepiedāvā pat man vairs. Ataudzis. Da, lai taču viņi ies uz vienu vietu ar savu distanci 2 metri. Nu, sveiks. Ka man besīja viņi. Es domāju, jūs jau par mani aizmirsāt. Par tevi? Ja, nu, es nevaru pierast pie režīma. Kas par režīmu? Sēžos jāceļās augšā. Man patīk pagulēt no rītiem. Un tad pusdienu, kā zombijs staigāja. Nu, kā pirmās dienas? Первые дни вообще... я даже Pirmās не dienas vispār neatceros, kas te notika, kā es te nokļuvu. Kā tā var būt? Nu, nezinu. Nulle atmiņa. Ko tu pēdējo atceros? Pēdējo? помню. Вот эту Сабину. To Sabīni, kas man iedeva to ceļu iedzert. Vispār neko neatceries. Реально, это получается... Reāli pēc dzimšanas dienas, ko neatceries? Nē, nu dzimšanas dienu es atceros. Dzimšanas dienu es uz visu mūžu atcerēšos. Kas tev nepatīk? Te? Ar rehabilitāciju, nē, bet meditācija.
Muzыку слушаешь? Kaut kāda hērņa vienkārši tā ir. Сейчас Tikko atkal klausījāmies pusstundu, skaties griestos, tur centies pa jogu kļūt. Izdodas? Un drīz kalnos līdīšu, protams, pie tiem tur, kas tur ar rauniem. Jā, Tibetā, jā. Ну как жалеешь, что сюда? Nu, kā tev te vispār? Не, ну просто я одного не вкуриваю. Я Tur es sastrīdējos ar, zinu, tur te psiholoģi. 18 дней там. Tur jau viņi, Я там не пью. kāda starpība, vai es ārā nedzeru, vai šeit nedzeru. В натуре больше соблазнов я вижу. Te es ieraugu alkoholu, А здесь te es to neredzu. Nu, viss kaut kādas lietas. Es pat ar repu te netieku galā. Es knapi vienu dziesmu esmu uzrakstījis. Tāpēc, ka visu laiku te vajag kaut ko darīt, visu laiku kaut kas jāraksta ir. A, kas jāraksta? С улицы, да. Nu man ir jāraksta kā savs dzīves gājums. Nu, tā es arī rakstu. Viss sākās uz ielas. Pēc tam jāanalizē kaut kādas savas tur iekšējās domas un jāsalīdzina. Šodien jau bija otrais uzdevums. Nodevu uzdevumu, izdevās. Vispirms vajadzēja dzīves biogrāfiju uzrakstīt no pamperu vecuma sākot. Un pēc tam negatīvās sekas, kādas ir no alkohola. Nu, to jau es tā kā zinu. Es jau esmu veterāns salīdzinot ar šitiem visiem amatieriem. O, es esmu alkoholiķis, kas tu pa alkoholiķi? Viņš saka, viņš katru mēnesi 2-3 reizes piedzerās. Es domāju, Jopsik, interesants, gan tu, prātā, alkoholiķis esi. 2 litri alu izdzeru katru dienu, vāks kaut kāds. A, tu 2 litrus vodku dienā? Nu, tas ir maz minimālākais pats. Te vajag viņu vēl ar Uriku iepazīstināt. Viņi te atpalikuši no dzīves vispār ir. A, ko tu vispār domā par alkoholu tagad? Nē, vispār nedomāju. Viņi man katru dienu to jautā, un tur jāatbild testā uz jautājumu, vai tev ir vilkme uz alkoholu? Ja jau būtu bijusi, kā tur viņi cīnītos. Nu, katru reizi man viena tāpat jāatbild, ka nē, man nevalku. Un cik vēl var? Šodien jau 2 nedēļas ir. Vēl 2 ir palikušas šajā programmā. Un ko es vēl 2 nedēļas vienu to pašu rakstīšu? Vēl 2 nedēļas. Nu, vakarā, kad diena ir pagājusi, visi te savācās. Kaut kādas emocijas jau ir sakrājušās. Saka, no rīta 8 tev prasa, kā tu jūties. Ko es varu pateikt? Kādu sajūtu es vēl guļu, Jopcik? Reiku tev džemperi atvedām, lai tev ir ēdienu atvedāt. Es jau jums gribēju prasīt ēdienu. Un kā tev taču te barot? Nē, vai kaut ko papildus, ko uzlikt uz maizītes, desu kaut kādu. Reiku tur veikals laci ir. Nu, kaut ko vajag paņemt. Ēdam. Un katru vakaru mums tur liek darīt visu kaut ko. Grīdu mazgāt. Linolei tīrīt. Saka, mēs te normāli strādājam. Kārtībai jābūt. Katram savu teritoriju sadalījuši esam. Tu šokais, kas ar tevi notiek? Nu, nē, jo tā kā pieredzes esmu. Garlaicīgi. Un mēģini, lai es nelamātos panākt. Nu, tas nevienam neizdosies. Bet, nu, es sapratu, ka man 32. diena jau skaidrā, un man patīk būt skaidrā. To es esmu sapratis. Tas ir pats nozīmīgākais. Nav tev, draugi, nepietrūkst savu korišu vecie? Nē, nepietrūkst, nē. Domā, ka, ja es gribēšu iedzert, man nebūs ar ko iedzert? Šitie ar mani vairāk netusēsies pa ļubomu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi jau saprot, kur es esmu, ka es esmu projām no viņiem. Zini jau, viņi visi Rīgā jau. Vai tas ir slikti? Priekš viņiem, jā. Nu, man seja ir izmainījusies. Protams, svaigāks. Nu, rēķini, mēnesis un 1 diena jau. Maikls Džordans. Gandrīz. Nu, Jopsik, kas tas ir? Onīls Džordans, ja redzat mani, braucat ciemos, paspēlēsim. No šejienes uz var trāpīt arī nevar. -6 spēlējuši. Nu, re. Mēs tev uz atspiešanos spēlējam. Mācību iestādi. Kad tik līdz aizgriez kameru, tā es trāpu, tā, ka tu filmēs nevar trāpīt. Nu, normāli, citi te gadu sēž, es tā nevarētu.
Paliks vēl debilāks. Pēc gada nekā tā, kad te atbrauci. Tas baigais spiediens psiholoģiskais, visu laiku jādomā kaut kas grūti. Psiholoģiskā līmenī tieši grūti. Fiziski pofīgi. Tu vēl paliktu vēl mēnesi? Nē, Kā tu redzi savu dzīvi pēc gada? varbūt pēc gada manis vairs nebūs. Viss kaut kas var būt. Iešu uz ledus, paslīdēšu, galvu sastīšu. Es pat nevaru zināt, kas rīt būs. Tu man prasi, kas pēc gada būs. Dzīve parādīs. Nu, bet būs skaidrā? Es taču redzu, cenšos jau. Nu, ja es gribētu piedzerties 10 reizes, jau tu būtu varējis piedzerties. Bet vilkme kaut kāda ir pret alkoholu? Nav vispār. Ilgi domāju. Lasīju, visādi literatūra ir, kas spēj noskaņot tevi pareizi. Un man tas nav vajadzīgs. Es to nedaru priekš kaut kāda, vai pat priekš jūsu filmas es to nedaru. Es to daru priekš sevis. Kad cilvēki domā, ka es tāds gudrs esmu kļuvis. Es vienkārši esmu pieņēmis lēmumu, ka es to darīšu priekš sevis. Man pilnīgi pofīgi kaut kāds par mani domā. Tāda sajūta, ka tu uz mums esi apvainojies. Kāpēc? Nu, tu tā runā, tā zini, tā liekas rupjāk. Tev arī pašam lauks gadījumā nav uz rehabilitāciju, ne iekšā uz Trakonavu. Agresīvs tu tāds esi. Nu, nē, kāds agresīvs, ko jūs runājat? Traki esat prātā sajukuši. Es parunāšu, ka jūs tur pieņems Trakonamā, reku tepat blakus. Tur ir lielā istaba. Varēsiet pastrādāt. Dai, labi, es jokojos. Nē, esi apvainojies. Nē, nu, bet palikt arī tas netaisos. Viss mums jau dzēn prom. Da man pofīgi. Da ne jau jums es to saku. Tad labi. Nu, ko, psiholoģiski? Man nevelk. Vispār nevelk. Nu, vispār nevelk. Tu domā jau neatgriezeniski, tu esi kļuvis jau tāds. Es nezinu, ko es domāju, es vienkārši jūtu. Es taču 28 dienas tur atsēdēju, nu neatsēdēju, bet biju. Nu. Tas viss taču tāpatās nepalīdzētu. Tas viss atkarīgs tikai no tevis paša ir. Tev tur iestāstīja pasaciņu, labi. Ārsts, psihologs, tev iedod pasaciņu. Nu, lūk, tur iekšā ārste Baiba stāstīja. Ir pasaka par vilku, kur tēvs stāsta dēlam. 2 vilki, viens dusmīgs, viens laipns vilks, visiem palīgi, pats tur labs. Nu, bet vienmēr izsalkuši. Nu, kur no viņiem izvēlēties? Tēvs saka, barot to, kur tu uzskati par vajadzīgu barot. Nu, motīvs tāds. Izvēlēsies to, kas ir slikts, un viņš pēc tam tevi. Nu, tas pats ir arī izvēlēsies normālo, viss būs kārtībā. Fiziski labi jūties. Jā, nekas nesāp. Kas tālāk tev pa plāniem tagad ir? Nu, nezinu, paskatīsimies, izlemsim. Varbūt darbu kaut kādu vajadzētu atrast. Varbūt. Nu, nevis varbūt, bet vajag. Jādomā. Oficiāli jau es sarežģīti. Alimenti, štrāfi, sodi visādi. Haļauju tramvajos brauc. Sodi nav maksāti. Nu, pirmo reizi 25 eiro, nākamās reizes jau 50 eiro Rīgā, jo es esmu cik jau miljonu jau sabraukājis no Haļau. Nu, alimenti, jau 12 gadu rēķini katru mēnesi, 20 000 toreiz lati. Tā kā pirmos 2-3 mēnešus arī neko, kamēr neuzvodīs, vēl var pastrādāt kaut kur. Un tur tā sistēma un viss, bet pēc tam jau sazīmēs mani. Un te, cik man atstās, trešdaļa no algas tikai atstās man. Tā kā strādāt oficiāli sarežģīti būs. Kaut ko mācīties jau arī varētu. Nu, vai mācīties kaut kādu darbu jaunu. Bet ja neko neesi darījis tik ilgi, tad jebko jau var iemācīties. Jopsi, kas te notiek? Es neesmu pārsteigts, ja klibais vēl tepat kaut kur guļ. Tu domā, tur viņš ir? Kas to zina? Kas tas tāds ir? Reku mētājās benzīna bāka. Domā, speciāli aizdedzināja? Nē, pats no sevis aizdedzinājās no solas. Protams, ka speciāli. Redz, reku bāka mētājās. Pati taču neatnāca kājām uz šīm.
Halo. Алло, где мама? Kur mamma? Lauris zvana. Skaidrs viss. Kas tur ir? Palī. Palī? Jā, palī. Negribu runāt ar viņu? A tev pēdējā patrona bija? Jā, viss. Brauc iekšā. Mierīgi brauc iekšā. Paldies. Dievinu ieročus. Теперь понял, что я, блядь, ненавижу белые. Es tagad saprotu, ka es neredzu baltas mašīnas. Kāpēc? Догадайся, Nu, uzmini, kāpēc. светлые вообще. Gaišas vispār. Kas ir ar tām baigšām mašīnām? Думаешь, что ли, а? Nu, Что с ko, ними? kas ar viņām? Katrs plankumiņš ir redzams. Kādas vislabāk patīk? Черт, Protams, ka melnas. естественно, что Protams, ka melnas. Nedzirdi, vai? Bet tur arī redzami netīrumi. Ai, nerunā. мне вообще никакая работа, в принципе, не нравится. Man vispār nekāds darbs nepatīk kā tāds. Президентом Bet, nu, pa prezidentu varētu būt. Varētu pastrādāt. бухалка ни одна зараза не лезла. Kamēr dzēru, man pie viņa nekādas slimības, nekādas zarazes pie manis nebija. Un kā tērēs algu? Пьют. Nodzeršu. Не знаю. Nu, nezinu. Neesmu domājis vēl. Не успел начать работать. Nepaspēju да? strādāt, kad jau par algu jādomā. Зарплату тратишь. Kā tērēs, jā. Ну, а мысли такие вообще есть? No domas kaut kādas ir par alkoholu. Un, ja tu neprasīsi man visu laiku, tad nebūs arī. Да, бывает. Jā, mēdz būt. Protams, ka paprasu. Tad На парке всякие были, блядь. Что сначала, что потом. Сейчас уже. nē, te visādi kasīgi bija, kas tur sākumā, kas pēc tam. Tagad jau viss normāli. Первый, потом второй, третий. Pirmais, otrais, trešais. Viss pēc kārtas jādara. Я раньше думал, вообще машину помыть. Es agrāk vispār domāju, ka mašīnu nomazgāt nav nekas grūts, aplēja ar ūdeni un viss. Bet te, nē, te ir sava secība, te viss jāievēro. Podziņu piespiedu un atver. Nopietni, tu saki. O, stiprāk. Dāja, normāli. Gandrīz. Я мог еще сильнее Es varēju vēl stiprāk arī aizcirst. Человек первый раз в жизни работает. Cilvēks pirmo reizi dzīvē strādā, un pirmo reizi tur Kerhera rokā. Un viņš to izdarīja labāk nekā, kad tik kāds gadiem jau ir strādājis. Nu, А tā kā так, веселый, cilvēks jautrs, прикольный, prikulīgs, хороший, что еще про него labs, ko vēl var par viņu pateikt. Пиздатый чувак. Nu, он vienkārši на kruts самом džeks. деле Nu, tiešām, молодец. malacis. Ну, встал, что помылся, там, поел. Piecēlos, nomazgājos, aizgāju uz darbu, pastrādāju, vakarā atnāku. Помылся опять. Nomazgājos atkal, paēdu atkal. Все делать Un нечего. ko, nav ko darīt. Книжку там почитаю. Kaut kāda grāmatiņas tur palas, ja ir par rokai. Тоже надоедает. Arī apnīk. Ну, пошататься по городу. Nu, kaut kur pavazāties var pa pilsētu, bet garlaicīgi. Ну, так как-то, да, как бы текст есть. Nu, dziesma, jā, nu, teksti it kā ir, rakstās. Tad tur pauze bija, nerakstīju vienu brīdi. Vai kaut kādu studiju sazīmēt, nu, ja kādam ir studija, varam sadarboties, talantu. Satikties varam vai sarakstīties. Скучно жить трезво? Garlaicīgi skaidrā dzīvot. Что скучно? Un ko garlaicīgi? Ka ir ko darīt, tad nav garlaicīgi. Ka nav ko darīt, tad, protams, ka ir garlaicīgi. Ну, еще и не привык я вообще. Nu, vēl arī neesmu līdz galam pieredzis. Очень рвется в драку. Kaut kur kādā kautiņā uzrauties, kad nav iespējams. Neesmu es tā mierīgi pieredzi dzīvot. По базару шастал, там целую бригаду встретил. No tirgu biju, satiku veco brigādi savējo. Кто поддерживает? Kā viņiem iet? Что я придурок. Vai kāds atbalsta, kāds uzskata man par idiotu. Случаев говорят, что я придурок. Lielākā daļa gadījumu, protams, uzskata, ka es esmu muļķis. Kāpēc? Tāpēc, ka es nedzeru. Стал им без- Garlaicīgi viņiem bez manis kļuva. Трудно, наверное, продавать что-то. Grūti droši vien notirgot kaut ko viņiem. Paši jau arī kaut ko saprot no tā, bet man bija konkrēti visādi kontakti, točkas visādas, un kāpēc bija. Projām ir 100% pērk tev garantēts, nevis nesāties ar preci pa visu pilsētu kaut ko meklēt, tur tirgot. Nu, ir, kas to arī spēj izdarīt, bet Теперь они это Ну, делают без меня. tagad viņiem pašiem tas ir jādara, Вот bez сегодня manis. сказал один
Un šodien viens man teica, arī kopējs paziņa, it kā, ka esmu aizbraucis prom un tas ir nomiris. Tā piedāvā dzert vēl? Protams, ka piedāvā dzert. Katru dienu kāds gandrīz piedāvā dzert. Tā kā dzēru, neviens tā nepiedāvāja. Tagad, kad nedzeru, visi piedāvā. Grūti atteikties. Vairāk jau nē. Sākumā bija kā bija. Tāda nepatīkama situācijas, kaut kas iekšā raustījās vēl. Tagad tā. Man vienkārši apnicis visiem jau teikt nē. Un ko man uz pieres uzrakstīt, lai man nepiedāvā dzert? Vienkārši tas var arī beigties slikti, ka man visu laiku piedāvās dzert, un man tas nokaitinās. Tā atliek iedzert, un viss kārtībā būs. Nu, tā taču nevar. Viss ir atgriezies savās vietās kaut kur. Nevelk. Pēc tās epilepsijas ir īpaši. Kaut kā aizslēdzās cietumā, kaut kas aizvērās. Skatos veikalā uz alkohola plauktiem pieeju, skatos stāvu. Nu, tas pats, kas uz tualetes papīru skatīties. Uz pulveru veļas nekādas emocijas nav. Skatos stāvu. Nu, kā iet? Normāli iet. Strādājam, nedzeram. Citiem arī iesaku nedzert. Cik ilgi jau nedzer? Nu, šodien 156. diena iet. Tad cik 3-4 mēneši jau kopš strādāju. Kaut ko jau esmu iemācījies par šiem te mēnešiem. Sākumā vispār neko nemācīju. Man tas likās vispār kaut kas, nezināju, kā kirheri rokās turēt. Tagad jau normāli. Iepazinies esmu jau ar meiteni. Normāli iet. Ko? Tiekamies uz randiņiem ejam. Tad jau redzēs. Un ko, precēsies? Paklausies tu. Precēsies. Pat taviem sapratnēm jau nākamā dienā var precēties, ja? Pa manā izpratnē pavisam savādāk tas ir. Kāda gulta tur vispār? Ko tu man te mēģini? Klausies, aizveries, jā? Pacēji ar savām idejām te pa precībām. Kāzas viņam. Ne tajā gadsimtā esi dzimis. Bļā, viens nepaspēja pacelt. Halo. Es darbā esmu. Pīpēt? Ir ko uzpīpēt, jā. Ko tu pāris cigarešu dēļ te brauksi? A kā tev ar sievu? Nu, nesen sākām sarakstīties nedaudz, čučuļ bišķiņ. Nu, tā kaut kā tā, pakāpeniski. Kaut ko pa meitu pajautāju, apjautājos. Nu, ko es varu izdarīt? Taču tik ilgi neesmu redzējis viņus. Taču tev man bija viena alga, pēkšņi uzzīmējās te tāds sveiki, labdien, apakaļ esmu, kā jums te iet. Un, protams, ka nav tik vienkārši arī viņiem, ne man. Protams, ka man atšūs, kur tu agrāk biji. Tagad baigais gudurnieks kļuvis. 5 mēnešus nedzert, tas jau neko vēl nenozīmē. Es zinu cilvēkus, kuri 12 gadus nedzēra, un tad tā aizdzērās un atkal visu pazaudēja. Darbu, mašīnu, dzīvokli, māju, viss. Gribās meitu satikt? Es baidos, es godīgi saku, es baidos. Ko? Es nevaru to tev izskaidrot, ar vārdiem. Kaut kas iekšā man ir tāds stroms. Viņai taču es esmu pilnīgi svešs onkulis kaut kāds. Viņš man nav redzējusi. Viņa dzīvu man neatcerās. Čau. Dāvanas, atvest, kāda jēga, mantas kaut kādas. Es sapratu, ka viņi pa mentu grib kļūt. Nu, ne mentu, bet pa robežsaru kaut kādu. Kaut ko tādu viņi nodarbojas, jaunsargos iet tur tā viņai. Nu, interesanti. Nu, parasti kāds zvana. Tagad jau 4 dienas nezvana man neviens. Es arī pats nezvanu nevienam baigi, nav laiks. А sieva dzer? Jā. Nu, viņai pilnīgi vienalga, ko viņai tur kāds saka vai nesaka. Nē, nu, man pašam arī bija agrāk vienalga, man kāds saka vai nesaka. Tā kā es to saprotu. Tagad, laikam, acitos tanī
услышал mājā всё-таки, что до меня ar пытались galvu донести, pret sienu un tomēr sāku saprast kaut ko. Un es sadzirdēju jūs. Ему пытался втереть. Viņai pagaidām grūti ir saklausīt, ka viņai saka, lai viņa nedzertu tagad. Нахуй, нахуй, ну как и я тоже. Bet nu, tā viss tas pats, kas man viņai bija. Tagad viņai joprojām tas turpinās. Nu, es nezinu, kā to izmainīt. Es arī gribētu, lai kāds viņai tā Я palīdz. думаю, что если люди кто-то Es смотрит domāju, ja и kāds skatās tagad, поставляют, ну, как бы можно сделать какой-то вывод, что ņemiet всё-таки piemēru, ka var tomēr можно palīdzēt даже если там не умничать, gan cilvēkam, gan arī pašam var noturēties. Tas ir iespējams. Все-таки можно Nu, не пить. es varu nedzert. Viņš nekad nav bijis ilgi pie zobārsta. Ну, кости у тебя мало. Nu, treku kauls tev tur maz aiziet, viss tur projām. Чистишь там себе? Tu netīri, ja tās vietas. Nu, tev tur zobakmens veidojās. Kauls jau ir nobīdījies uz leju. Ja tu gribi saglabāt šitos zobus, Чтобы их сохранить, tad, lai viņus saglabātu, держались. Надо tad vajag saglabāt kaulu. Žokļu kaulu apakšā. Kauls atkāpsies, ja tur būs uzpampums. нечувствительные, Nav не болят, jūtīgi, я nesāp думаю. nekas, ka pūš gaisu. Не по кайфу. Nu, kaifīgi. То есть не болят, да? Tā tad nesāp, ja? Не Nē, больно. Я не понимаю. es nesaprotu pagaidām. Сколько примерно в день ты выкуриваешь? Cik cigaretes tu dienā izpīvēji? Paciņu. Что относительно попить? Воды просто. Ko Вот tu пьешь dzer? Ūdeni tu dzer достаточно? dienā pietiekami daudz, kā tev liekas? Reti dzeru. Хорошо. Nu, Сделаем так. Сначала я снимаю большую часть зубного Vispirms es камня, noņemšu да, lielāko ультразвуковой, daļu небольшая zobakmens ar вибрация, ultraskaņu. больно не должно Būs быть, не могут vibrācijas, быть sāpīgi местами nevajadzētu būt, bet nu Ты на эту jūtīgi var būt. чувствительность обязательно Ja ir реагируешь, kaut kāds поднимаешь jūtīgams руку или, ну, как-то sāpes, даешь мне знак, dod что man не ziņu, нравится, pacel что roku vai неприятно, kaut ko да, то есть tādu. терпеть не надо. Dod man ziņu, ja Вот nepatīkam, этот ciesties количество, nevajag. который дую, Šitais sāp, kur tagad pūšu, ja? Jā. Последний мы сейчас Pēdējais не tā tad, jā, трогаем, labi, да, to мы mēs будем tagad вот сюда neaiztiksim. первые эти Mēs tagad передние pirmos снимать priekšējos камушек. ņemsim nost Может быть, он zobakmeņus. у тебя, Varbūt, ka tev tur viņš ir чувствительный, jūtīgs, потому tāpēc, что ka, именно, ну, вода и сам nu, ka ūdens воздух un попадает. gaiss tagad tev tur Давай sapilē попробуем iekšā. еще, Tagad да? varbūt. Nu, pamēģināsim vēlreiz. Ну тут совсем не больно. Nu, tur да? jau vispār nav sāpīgi tagad, ja? Ну что, Ну, Лаурис, ты уже привык. Lauris, tu jau esi адаптировался. pieredzējis, adaptējies jau, viss kārtībā. Что ты говоришь? Ko tu saki? Папандос? Papandos? Лаурис, ты мне переводи. Lauris, tulko man, es Какая nesaprotu, ko tas nozīmē. Es tev šito tavu slēngu nesaprotu. Kas ir papandu? Попал? Papālā, iekriti. Es iekritu. Kur es iekritu? Да нет, Лаурис, боюсь, что Nē, ты Laurīti, попал. baidos pats, tu esi Давай, iekritis бачок tagad. побольше Man. в мою сторону. Pagriezies uz manu pusi vairāk. Сколько в пачке сигарет? Puikas, cik paciņā cigaretes? 20 cigaretes. Nu, sarunājam līdz nākamajai reizei. Nē, pīpē 15 cigaretes. 5 cigaretes mazāk pīpē dienā. Nu, neko globāli jau. Ну давай 3. Nu, pamēģini 3 vismaz. Nu, ko mēs te tirgojamies tagad? 3 cigaretes tu vari mazāk. Nu, funtu to vari. Смотри, у тебя финансово. Skaties, finansiāli, cik tu ietaupīsi jau uzreiz, jau paliks pāri nauda. Un zobiem būs labāk. Ne jau es tev to pat viens saku, vai žurnālos, ka to raksta, bet tas tiešām tā arī ir. Zobs tas bojā pīpēšana. Tev tur iekaisumi var veidoties. Pamēģini, pacenties. Daudzi saka, ka Funts jau dzer un piedzēries un ir padevies. Raksta internetā komentārus. Ko tu viņiem vari pateikt? Man ir pilnīgi vienalga, ko viņi tur raksta. Es taču zinu, kā ir īstenībā. Потому что, что они кто-то думает. Tas, ka kāds tur domā kaut ko, man ir pilnīgi pakāst pie kājas. Man tas viss ir nu, tādā ziņā, ka es tur satrauktos vai ka tas kaut ko ietekmētu. Ну, не знаю. Nezinu. Попробую. Nu, es pamēģināšu tā, lasīt vienkārši. Es esmu lasījis, bet tas viss atkarīgs ir no treka. На улице талант не каждому дано. Любой Миллионер потом домов, там процветает законы волчьей стаи. Кто слабее, того сажали. Кто-то думает, жизнь на улице это экзотика. Но на самом деле это жестокая картина. Дети без придорожей, бабушки на пакете, бродяги с гниющими ногами. А история решила, что всего этого они добились сами. Драки на улицах, район на район, квартал на квартал. Это было давно, но я лично это время застал. Жизнь на улице проста, как дважды два. Утаил, куда убежал, на первый патруль же попал. В сезоне фонтан, лучше туда не залетать. Есть лучшие места, где время коротать. Представителями власти строго на «вы», если во вашей почке еще важны.
Теперь ты продукт системы, и возникают дилеммы. Прав ты или виноват, там без тебя все решат. Сам за грубость попадал, не раз по ребрам получал. 48 часов отторчал, снова волю увидал. И все по старой теме, точки, затарки, пьяные варки. И к этому приводит наркота и чрезмерные дозы бухла. Когда в голове полная смута, каждый день начинается замута. Так, живя из года в год, пропадает уйма забот. Я заглядываю каждый день в стакан, теряя здоровье и жизненный план. И вот итог, ампутация пальцев, рук и ног. Считал, что алкоголь — это жизненная прелесть. Мнение мое — это полная ересь. Тем, кто думает, что упал на дно, но так ли оно? Конечно, легко залиться, забыться, с утра похмелиться, не замечая никаких проблем. И так изо дня в день. Я не агитатор, но есть другая стезя, сложная она. Я алкаш с большим стажем. Блядь. Ну скажу вам больше даже, кодировка — это полная лажа. Но тут Фемида пришла, фортанула меня. Встретил пацанов, предложили тему, влиться в их систему. Но загвоздка одна, ни грамма бухла. Началась война с самим собой. Я пытался, старался, вроде не сдался. Пацаны с Эдарт ТВ вдохновили меня. Я к этому плюсу стремился и, возможно, чего-то добился. Зеленый змей, посмотри мне в глаза. В этой битве ты не одолеешь меня. Ты коварный враг, но и я теперь не дурак. Даже если мы останемся один на один, для тусовки с тобой у меня нет больше причин. Сила воли, оружие одно, но воспользоваться им не каждому дано. Пацаны таким, как я, услышьте меня, придите к истине, откройте глаза. Есть еще жизнь, но она без бухла. Всем респектосы, кто лайкал видосы. Комменты тоже были замечены и, конечно, отмечены. Они не пролетели мимо, дали толчок мотивации, огромной силы. С вами Эдарт ТВ, не забывайте про нас, и мы будем стараться для вас. Uz latviešu valodu tulkojumu ar vislielāko cieņu ierunāja Rudolfs Breimanis.